Sveicināti Sēlijā, Latvijas dvēselē, vietā, kuru vēsture tiekas ar mūsdienām, vietā, kur cilvēki veidos spēcīgu un sirsnīgu kopienu. Šeit mūsu kultūra, tradīcijas un daba stāsta par to, kas mēs esam. Kas mēs esam, to mums pastāstīs un parādīs biedrības, kuras rada Latviju un Sēliju vēl labākas. Mīļdzīvnieku biedrība izveidota ir tāpēc, ka mums pašiem patīk zirgi. Izveidojām biedrību, nopirkām vienā dienā 2 zirgus, un no šiem 2 zirgiem uz šodienu mēs esam izauguši līdz 19 zirgiem. Mēs uz šodienu esam Jātnieku sporta klubs, kas ir arī Latvijas Jātnieku federācijas biedri mēs esam. Un mēs oficiāli nodarbojamies ar šo sporta veidu. Mēs savā reģionā esam gana liels. Mēs esam gandrīz pie 20 jātniekiem. Un pat cik mums ir tik daudz jātnieku, lai arī visus jātniekus varētu motivēt, mēs rīkojam jātnieku sporta sacensības. Viņas ir vērstas tieši uz ģimeni, uz bērniem. Tā pašā laikā arī sabrauc no ļoti lielas daļas Latvijas jātnieki, kuri gūst pieredzi jātnieku sportā, un kā arī mūsu visi jātnieki, kas jāja mūsu klubā, arī viņi visi piedalās šajās sacensībās. Un paralēli mēs vēl rīkojam arī mazāka mēroga sacensības, kas ir bez izklaides programmas. Mēs esam uzrakstījuši projekts un realizējuši angāru, kas mums ir kā manēža, un tomēr tas veicina mūsu attīstību. Droši vien ir tās lielākais gandarījums un lepnums par to, ka mēs rīkojam šādu lielu pasākumu svētku kopā ar zirgiem. Pasākums ir guvis ne tikai novadā, tas dod atpazīstamību Latvijā, tas dod atpazīstamu ļoti lielā teritorijā. Mēs esam ar šo pasākumu ieguvuši jau tādu zināmu kā tādu autoritāti, un tas ir tiešām tas mans gandarījums un lepnums. Dabas resursu aizsardzības biedrība nodarbojas ar vides izglītību, un mēs cenšamies to darīt aktīvā veidā, ejot dabā un darbojoties. Mēs ejam pārgājienos, nakšņojam mežā, nakšņojam ziemā arī mežā, ejam pa purviem, ejam purvos ar purvo kurpēm, ar bērniem gatavojam putnu būrīšus, organizējam nometnes jaunajiem makšķerniekiem, mēģinam būt daudzpusīgi. Sākotnējais mērķis un uzdevums bija tieši zivju resursu aizsardzība. Mēs bijām vairāki sabiedriskie inspektori, kuri apvienojās biedrībā un mēģinājām par saviem līdzekļiem sargāt zivju resursus, cīnīties ar malu zvejniekiem, kas tālāk arī pārauga profesionālā darbā. Pirmais bija pārgājieni, un to pirmo pārgājienu tādu grupai organizētos joprojām atceros. Tas bija uz ziemas salgriežos, un organizējām tādu nevis iesācēju pārgājienu, bet jau tādu nopietnu 2 dienu pārgājiens vairāk kā 50 km pa sniegu ar nakšņošanu ziemā bez teltīm, un toreiz bija ļoti augsta ziema, salīdzinoši augsta ziema, vairāk kā -15 grādi, un pieteicās dalībnieku vairāk no Rīgas nekā vietējie, bija arī vietējie, bet visiem ļoti patika un mums izdevās, un visi izdzīvoja, izgāja ārā no meža priecīgi un apmierināti, un tas deva tādu stimulu, laikam, turpināt tos pārgājienus organizēt. Mums ģimenē aug 3 bērni, un mēs redzam, ka klases biedri, draugi un arī mūsu pašu bērni ļoti daudz laika pavada telefonos, planšetēs. Un viena no motivācijām ir arī parādīt to pasauli ārpus šiem modernajām ierīcēm, gadžetiem, ka ārpusē arī ir gana interesanti, izzinoši un forši. Un tas mums arī, manuprāt, izdevās. Tas foršākais jau ir, kad mēs izejam ārā no savas ierastās komforta zonas, un tikai tad mēs dabūnam tās foršās emocijas, kuras paliek uz ilgu laiku atmiņā.
Mēs esam biedrība Akācija Plus, es esmu biedrības vadītāja Inite Lāce. Mūsu biedrībai šogad paliek 24 gadi. Darbojamies šeit arī kā amatu mājā Rūķīši no 2015. gada un esam uztaisījuši tādu, ne te muzeju, bet mums ir tematiskās istabas, ja? Un mums vēl ir darbībā Latviju zīmju parks, kurā ir 11 zīmes. Un mēs to arī uzturam, krāsojam katru gadu ar savām meitenēm. Visvairāk mēs varam lepoties ar amatu māju Rūķīši. Mēs varam lepoties tāpēc, ka mums ir savas telpas beidzot. Pirmajos gados mēs visu izšķirojām, pēc tam sākās remontdarbi. Un pirmie remontdarbi sākās, mēs remontējām aušanas istabu. Un mums ir 3 stelles. Kopā mums vispārīgi ir 7 stelles, un mēs sākām ar aušanu. Atpazīstami mēs esam arī novadā, arī esam atpazīstami daudzās ārvalstīs. Man iekšā ir 2 kartes, pasaules karte, man ir ļoti daudz ārzemnieku bijuši ciemos, un arī Latvijas iedzīvotāji ļoti daudz no visām Latvijas pusēm ir bijuši. Es esmu Alle Biļinska, strādāju un vādu Latvijas cistiskas fibrozes biedrību, un kopš 2012. gadā es esmu tās biedrības dibinātāja. Biedrības mērķi ir aizstāvēt tiesības un intereses cilvēku ar invaliditāti, tā ir skaitā, protams, kā cilvēkus ar cistiskas fibrozes diagnozi, un biedrības uzdevumi ir izglītot šajā jautājumā, strādāt ar valsts iestādēm, dažādām valsts iestādēm un, protams, kā panākt to, lai šiem pacientiem ar cistisko fibrozi būtu ārstēšana un aprūpe līdzīga, nesliktākā kā citas Eiropas valstīs. Tu redzi, ka ir dažādas diagnozes, nav obligāti retas slimības, un tu saproti, ja nebūs tā kāda aktīva cilvēka vai kaut kādas nelielas aktīvas grupas, kur strādā vecākie, kam varbūt vai bērni vai kādi radinieki sirgs ar kaut kādu slimību, nebūs viss tā, ka vajadzētu. Mums vajadzētu būt aktīviem, lai iekustinātu daudzus jautājumus, kuri var būt ilgst gadiem neatrisināti. Vienmēr ir tāds dzinējs spēks, kurš uztur to pārēju kopienu. Visemocionālākie brīži, viņi ir ļoti daudz. Protams, tad, kad tu cīnies par kaut ko, tu skaties uz to un tas sajūtas nevar nopirkt ne par naudu, ne par ko. Viņus tu vienkārši sajūti, un tu zini, ka tas ir darbs, kurš uzlabo dzīvi. Ne tikai viņu, arī mūsēju, manēju, jo, jā, dzīvot ir tā vērts. Kaut grūti. Mēs esam biedrība Jāņa Āboliņa sporta klubs. Biedrība dibināta 2008. gadā ar mērķi attīstīt svarbumu celšanas sportu un veicināt veselīgu dzīvesveidu un fitnesa attīstību. Biedrības darbības virzieni ir svarbumu celšanas sporta attīstība. Otrajā stāvā darbojās mums fitnesa zāle, kas ir iekārtota 2021. gadā, kur notiek treniņi sievietēm un jauniešiem. Tas lielais pienesums ir tajā, kad ar fiziskajām nodarbībām darbojoties, trenējoties, jaunietis izaug par personību, viņš attīstās
pareizākā virzienā nekā būtu bijis, varbūt, ja viņš nenodarbotos, netrenētos. Viņš pilnveido sevi fiziski un pilnveido arī garīgi un izaug par personību. Ja? Jēkabpils 3. vidusskolas bijušais direktors Valdis Ozuliņš man teica, ka viņš nesaprot, ar kādām metodēm, bet Jānis Āboliņš ir spējis savā laikā tādus huligānus pāraudzināt, likt viņiem darboties sporta jomā un palikt prātīgākiem. Tādus huligānus, kurus 3. vidusskolā tad pedagogi nav spējuši ielikt rāmī. Jānis to ir izdarījis savā laikā un pateicoties viņam arī paši esam auguši un turpinam šo lietu un cenšamies šo virzienu arī attīstīt. Esmu Aivars Druvenieks. Esmu šobrīd biedrības orientēšanās sporta klubs Sēlies mežs valdes priekšsēdētājs. Nodarbojamies ar orientēšanās sporta organizēšanu šobrīd Jēkabpils novadā un tuvākajos apkārtējos novados, ieskaitot Pļaviņu, Aizkraukles un Līvānu. Jā. Orientēšanās sporta tradīcijas Jēkabpils apkārtnē jau ir aizsākušās 1959. gadā. Tātad biedrību mēs dibinājām 2010. gadā, bet orientēšanās sports kā tāds visu laiku notika arī bez tās biedrības. Jā. Orientēšanās ir sporta veids, jā, tātad, kurā neatkarīgi no vecuma, jā, tātad, ar kartes un kompasa palīdzību dodas sportisti, jā, dodas dažāda garuma distancēs un grūtības pakāpes un bauda dabu, iepazīstās ar dabu, svaigā gaisā. Tātad mēs regulāri iesaistam jauniešus, apmācam, organizējam viņiem nometnītes, vairāk iepazīt to sportu un iemīļot un kaut kur pilsētā. To nevar izbaudīt, ko var izbaudīt mežā un redzēt jaunu apvidu vai iepazīt mūsu, teiksim, apkārtni ne tikai. Un, ja braucam uz kaut kur uz citām sacensībām, jebkurš iepazīst kaut kādu jaunu apvidu. Vai tas ir purvains, kalnains vai ar kāpām, jā. Mani sauc Iļena Paberza. 16. gadā nodibinājām biedrību ar nosaukumu INSPE. Tas nosaukums no latīņu valodas cerība nākotnē nozīmē, jā. Arī ar tādu mērķi, kā attīstīt varbūt vietējo teritoriju, labi iekārtot ciematu, pagastu, novadu. Jā, no 16. gada mēs kopā realizējam kādus 17 projektus jau, vidēji 2-3 projekti gada. Visi tie projekti ar mērķi labi iekārtot vidi, kur mēs dzīvojam. Visas puķu dobes, visas atputas vietas, ugunskura vieta, tur šupolēs. Tas pats lielais projekts ciemata centra uz bibliotekas ēkas uzstādīts lielais ekrāns ar domu, lai radītu, rīkot, organizēt, teiksim, kinovākarus iedzīvotājiem. Tas ir tāda kopa pavadīšanas, tāds brīvais laiks, ļoti tā interesanti un patikami. 23. gadā mēs nolēmām pamēģināt uzsakt tādu nelielu saimniecisko darbību. Parasta valoda tas ir tekstila apdruka, lai pirmkārt atrisināt jautājumu par apbalvojumiem. Ja mēs rīkojam pasakumus, tad tas ir kaut kāda daļa pašpatēriņam, teiksim tā. Un, protams, nopelnīt kaut kādu naudu, lai nodrošinātu projektiem līdzfinansējumu.
Mēs esam Sēļu klubs, biedrība, kas ir dibināta pirms 10 gadiem. Mēs esam biedrība, kas darbojas kultūra vēstures jomā, jo sākotnēji dibinājāmies kā 7. Sēlijas kongresa sagaidīšanai. Bet tas, ko mēs darām, tas ir vairāk izpēte un vietējo iedzīvotāju iesaistīšana un pārliecināšana, un arī pašvaldības pārliecināšana, ka šāda kultūra vēsturiska ēka ir nepieciešama vietējai kopienai, lai tā varētu attīstīties, ne tikai dzīvot šodienai, bet arī domāt par rītdienu. 9. gadā šo pamatskoliņu slēdza, un 10 gadus māja bija tukša. Ir daudz lietas, kas ir palikušas arī no muižas, kaut gan 100 gadi ir bijusi skola. Tie, kas šeit esam kādi 10, kas ir neretā, ir atbalstītāji Viesītē, kaut gan mēs esam Jēkabpils novada, adrese mums ir, bet mēs darbojamies blakus novadā. Tas arī ir vietējai attīstībai, Sēlijas attīstībai, lai katrs, kas šeit atbrauc, šo karogu ieraugot, nejautātu, kas tas jums par karogu? Bet joprojām to jautā, un cilvēki nezina šo Sēlijas karogu, nepazīst. Un mēs gribētu, lai tik tiešām tas, ko Sēlija ir sasniegusi, ka ir jau ģērbonis, ir karogs. Jā. Un būtībā jau ir arī himna un Sēlija kā tāda, ka atliek tikai iet uz priekšu tālāk un teikt, neiznīcinām, bet daram kaut ko, attīstam. Mārtiņa fonds dibināts 1991. gadā ar mērķi palīdzēt bērniem ar onkohematoloģiskām saslimšanām. Ivars Vīķis izveidoja fondu sava dēliņa piemiņai, jo dēliņš aizgāja ar asins vēzi. Ivars nolēma, ka ir jāpalīdz visiem Latvijas bērniem tikt galā ar šo saslimšanu. Pāris gadus vēlāk, pēc dibināšanas, mēs redzējām, ka ir nepieciešama palīdzība ne tikai onkohematoloģijas pacientiem, tāpēc mēs tagad palīdzam bērniem ar īpašām vajadzībām, palīdzam viņu vecākiem, tuviniekiem, veseliem brāļiem un māsām. Bez tam mēs vēl palīdzam pieaugušiem onkoloģijas pacientiem, sniedzam atbalstu psihoemocionālo, sadarbojamies ar senioriem, un arī strādājam ar sievietēm, kas nonākušas grūtās dzīves situācijās, sniedzam emocionālo atbalstu. Tas lielākais sasniegums ir šīs dūjas, kuras mēs sākām rekonstruēt 2009. gadā, kad noslēdzām ilgstošu lomu ar Jēkabpils novada pašvaldību. Šeit rehabilitācijas centrā Dūjas notiek programmas, var sakot, atgūstās pēc slimībām un saņem daudz pozitīvu enerģiju, lai var dzīvot tālāk uz priekšu. Šeit ir iespēja ieraudzīt sevi no cita skatu punkta, un šeit ir iespēja ieraudzīt savus resursus un savus stiprās puses, zināt, kā es varu. Bet šeit viņi atbrauc un mēs viņus sadzirdam. Jau tas vien, ka es varu paklausīties un es dzirdu, es viņam parādu, tu esi stiprs un tu vari izlīst no tās bedres. Un es tev ticu. Es esmu Raimonds Spaiks, pārstāvu biedrību Pustnes braucēji. Sākotnēji dibināšanas tā doma bija motoru kustības popularizēšana, viss, kas saistīts ar motocikliem ap un par. Tad tā nemanot viss pārgāja uz sporta nozari, pateicoties viena projekta realizācijai. Un uz doto brīdi mēs turpinām sporta jomu, organizējam tādus bezmaksas pasākumus amatieriem un arī profesionāļiem. Mēs esam ieviesuši lielisku tradīciju Krustpils skrējiens, kas saucas vēl Krustpils novada laikos, ar mērķi popularizēt mūsu novada skaistas vietas, tādas viegli pieejamas, tā lai cilvēkiem rastos interese arī no blakus novadiem apmeklēt un apskatīties. Un šie ir 3 posmi, kā pirmais mums bija Zīlānu posms pa veloceliņu, tad otro mēs izveidojām Spunģēnu posmus arī pa veloceliņu, un trešo mēs parasti tādu izdomājam, kur nu kuro gadu, lai būtu kaut kas mazliet tāds ar tādu intrigu un saglabājumu.
Un ir šī mūsu apdruka, kas saucas apdruka spēks, ar kuras palīdzību mēs tā kā piešpricējam, atbalstam šos skriešanas. Tas ir dāvanas, suvenīri, diplomi, drukas, kreklus. Šis mūsu tagadējais mērķis attīstīt mūsu cilvēku, teiksim, vēlmi sportot, aktīvu dzīvesveidu, kopā ar ģimeni pavadīt šo laiku, jo, saku, mēs necenšamies izcelt kādu konkrētu, mēs ļoti priecājamies par bērniem, mums ir tieši bērnu distances, bērni ar vecākiem kopā šo darbojas. Tātad mēs rūpējamies par mūsu sabiedrības veselību, kas ir, ņemot vērā mūsu šīs visas tehnoloģijas, gadžetus, telefonus un visu šo vidi, kas nedaudz degradē. Tad mēs velkam ārā cilvēkus, nākat šeit, skatāties, daba nekur nav palikusi, viņi ir šeit pat. Un viņi jums vēl vairāk dot nekā ņem. Lūk, šādi ir Sēlijā dzīvojošo darbīgo cilvēku stāsti. Dariet, radiet, nebaidieties, jo kopā mēs varam ļoti, ļoti daudz. Tiekamies Sēlijā, Latvijas dvēselē.